Was Ok, tā. Mēs tagad runāsim. Mēs izdomājam to, ka mēs filmēsim vlogu priekš visu ceļojumu. Šodien ir oficiāli pirmā diena. Ja? Mēs neskaitām vakardienu. Ir 4. augusts. I think. Ir 4. augusts. Mēs esam Polijā. Pirmajā mūsu kempinga vietā. Un mēs ejam tagad uz skatu torni. Uzkāp man grūti. Man baigais kardio, Tur laivas brauc. Kur laivas brauc? Jā, kaut kāda laiva ir. Yeah. Hello. Reku. Tur es peldējos. Tas ir mūsu kemperis. Tur. That's a spot. That's a camper. Jā. Un šis ir skats no augšas. Mamma saka čau. Braucam tālāk, braucam uz Slovākiju. Kā tītājums, man vēl kaut kur pēc tās. Mēs esam bānim nostājušies kaut kādā malā, nomalē. Mums mašīna nekustās uz priekšu. Tur ir maķīts. Tur ir maķīts. Wow. Mēs stāvam un gaidam, ka kaut kas sāk strādāt. Nu nē, nav tā, ka neiet. Tā, ka vienkārši ir sakarā lampiņa. Pasaki čau! Es gribu maķīti. Pasaki čau! Labdien. Viņš nesaka čau. Viņš spēlējas. Varbūt šitais nav jāsūt kā pašitā. Varbūt šitai nav jāsūt pašitā. Šitie ir visi iespējamie vārdi. Smagais, ka ir atapāmies maķītējiem. Labrīt! Mēs pamodāmies Slovākijā vakar. Mēs bijām šajā servisā, kur beigās izrādījās, ka ir kļūda laikam tam kemperim, un viņi noņēma. Kemperam viss bija kārtībā. Un tad mēs vēl kaut kādu picu paēdām, un vēl kaut ko mēs tur Erlandam Erlandam temperatūra parādījās. Es aizmigu. Un es pamodos Slovākijā. Visi labie skati beidzās. Jā, mēs nevaram atrast mūsu ģimeni. Viņi mūs pameta vienus pašus kemperī, kamēr mēs gulējām, un mums nav nejausma, kur viņi ir. No idea, guys. Jā, bet vismaz smuki. Šausmīgs skaists skats. Kas tas tikko ir? Pieda, aiztiec. Nāksiec. Esam, kaut kur. Jānis, kur mēs esam atbraukuši. Mēs esam Slovākijā. Jā, bet kur mēs esam atbraukuši? Tā kā precīzi. Slovākijā. Labi, ok, viņš nemāk runāt normāli. Mēs uz kādām malām atbraucām, kaut kādu pazemi kaut ko, kur izrādās, ka nedrīkstēs fočēt. Nu, varēs, ja tu samaksā baigo piķi. Tāpēc visticamākais, ka mēs to nedarīsim. Look at that. Nezinu, vai var redzēt. Jā. Jāņem esot, jāsaģērbjās silti, tāpēc man ir džempers. Bet ir šausmīgi karsts. Mēs tulīt, jā. Sagrūsi visu āla. Stāvuj beigās telefonu. Zaczęli na 220 milionów rokov a vznikali... Stājāmies un šeit ir Saulespuķu lauks. Kur ir skats. Mēs esam Ungārijā vispārībā. Jā, es aizmirsu. Mēs vispār esam jau Ungārijā. Nu, Jānis pastāsta kaut ko. Nav noskaņojumi, ne? Labi. Mans pēdējais video ir no Saulespuķiem.
Mēs paspējām atbraukt līdz šejienei. Pagulēt, paēst vakariņas, padzert. Ieiet peldēt. Juhu! Iet peldēt, no rīta mēs bijām peldēt. Iesim vēlreiz. Salasīt miljonus akmeņus. Man ir tūzna. Ak, Dievs. Ai. Kaut kā tā. Kaut kā tā. Kaut kā tā. Iesim mazgāt raugus un peldēt. Un brauksim prom no šeit. Nu, faktiski, mēs vienkārši esam noparkojušies kaut kur. Un tad tur lejā var aiziet, un tad tur var nopeldēties. Like this. Like this. Something like that. How are you feeling, man? Pretty awkward. Pretty not happy. Māma sadusmojās uz viņu. Kurš parādi savas uzlīmes? Oh, yeah. Parādi savējos. Uzlīmējamies ar uzlīmēm. Man ir širāra, širāra un širāra. Oh, hello! Skaties. Esi. Dod rokas. Dod rokas. Yeah! Nē? tā Oh, jā. sorry. Saņemšu. Nu, Jānis, kur mēs esam? Nē? Ok. Mēs esam atbraukuši paskatīties lidmašīnas. Vai vēl kaut ko piebilst? Esam Amerikā. Yeah. What's tur? Tas ir United Kingdom. Autas. Es domāju, tās divas dažādas valstis. Tā kā tā. Pagaidzi, tas šauj? Kolumbus bildes. Spara. Man šis gan tāds uzēdies. Šis noteikti ved ievainotot. Ai, cik jauki. Jā. Wow. Wow. Saki čau. Čau. Kā tu iet? Man iet labi. Ai, labi. O, vā. Man jau vēlas pat daudz tās lidmašīnas. Es gribu ēst. Es gribu ēst, bet nu labi. Palūkosim vēl šitos visus modeļus un tā. Gusti, kāds multi noklausīt. Man vajag. Labi, ejam. Es tikai nezinu, kur mēs braucam. Bet kopējais vērtējums. Es zinu, ko mēs braucam. Tu Kopējais. zini? Es zinu, jā. Nu, 5 minūtes mēs Kopējais. braucam. Kāpēc 5 minūtes? nu pasties tā uz Samantu. Nu, tāpēc, ka viņi filmē. Es domāju, ka viņa zina, kur mēs braucam. Kopējais. Mēs Kopējais braucam uz Laidu. Labi, davai. Vērtējums. Latvijā ir grīnas. Esam Lidlā. Es nezinu, ko mēs pirksim, bet nu tā redzēsim. Man izskāvās. Ko viņš dara? Tur cita mašīna, tur cita mašīna. Labrīt. Saki čau, Erlen. Šī tāda kaut kāda maiņa. Pamodāmies. Mēs esam Ungārijā joprojām. Meklējam, kur var nopeldēties ar Erlendu. Kaut kā tā. Atkal ejam tieši par to pašu ceļu, taču pāris stundas vēlāk. Un, nu jā, mēs neatradām, kur peldēt. Mēs labi brauksim uz Serbiju, kas mums ir pusstundas attālumā. Un turpatās ir kaut kāds ezers, un mēs tur laikam brauksim nopeldēties. Es šausmīgi karsts kārtējo reizi. Un es šausmīgi vēlos normālu dušu. Jī. Ēdž gan nav teikt, ka negribu parastu dušu, vai neēdžu? Ko? Es neko nedzirdēju. Ok. Hello! Braucam. Esam ceļā uz Serbiju. Pēc pusstundas.
Pusstundas būsim Serbijā. Čau, Kostī. Uzmaidi kamerā. O, nē, es tūlīt saslēgšu. Labi, mēs esam Serbijā. Uzpildamies. Nu, Janci, kur mēs esam, kur mēs braucam? Braucam arī. Kur mēs esam? Serbijā. Mēs esam Serbijā. Novi Sad. Man liekas. Ja si rekao, ja si prosječna Pagaidīšu klausīties augšā, bet laikam ir jāstumjās. Mēs varēsim redzēt jau visas pilsētas, skatu no augšas. Jā, mēs redzēsim, jo Diānas izliekas roku. Jāstumja riteni. Tur var kaut ko redzēt? Jā. Bet te ir skaisti. Vai nav skaisti? Man liekas, ka ir diezgan skaisti. Un es pat pateiktu tik tālu, kā bija tā vērts gan iznomirt kalnā. Nebija tā vērts? Nebija. Kāpēc? Es zinu forši, bet nebija. Nē, ir tā vērts. Man liekas, ka diezgan smieklīgi tas pulkstenis. Man diezgan smieklīgi tie laika rādītāji, bet varbūt tā ir tikai mana doma. Varbūt tas tā tikai es to skatos. Yeah. Awesome. That is awesome. Ai. Aiziet. Ar visu ekstra riteni? Mums ir sacensības. Jans tik līdz pašai augšai. Mums izvēlas. Ew, fuck, pirmais. Nu, viņam ir grūti izstāst. Viņam ir ekstra ritenīts. Kurā gadījumā? Kam tad ir, kurš uzvarēja? Kurš tad uzvarēja? Tu arī? Mama apslājās pirmajā metrā. Eģi, davai! O! Ha. Šis bija fake. Mums būs līdz dublis 2. Eģi ieskrēnās tā pamatīgi. Uzņem ātrumu. Un... aiziet. Davai. Ir. Davai. Oi, diezgan reiz norpēlējā. 2 uzvarētāji mums ir Jānis ar Janci. Es nemaz nemēģināšu. Kas? Nē. Mēs bijām tur. Tagad visi iegāja veikalā un es tur vienkārši pieskatu riteņus, visus riteņus. Un es ceru, ka viņam nopirks kaut ko. Es nezinu, pat ko es gribu, bet es kaut ko gribu. Es ceru, ka viņam kaut ko nopirks. Forši. Okay. Man patīk šī pilsēta. Mam, ko domā par šo pilsētu? Patīk. Tas bija ļoti izsmeļoši, lai gan es tieši to pašu teicu. Ko domā par šo pilsētu? Ne? Laba? Ok. Nu, atpakaļ pie kempera. Mēs iesim peldēt. Uz kaut kādu pludmali, kur ir jāmaksā, lai tiktu iekšā. Bet tikai kaut kāds eiro vai mazāk, bet katram cilvēkam. Šādi laikam izstāstās pludmales Serbijā, nav nejausmas. Sapiķojām. Let's go. Es nefačēju, es filmēju. Jā, nofilmēšu darīt. Bet es nofilmēju. Es gribētu šito atcerēties tik traki. Bet es filmēju visam, tā kā. Rakutā.
Pekotā. Jebkas, kas ir šis. Braucam, vai ne? Tev ir popkorns? Jā, pārāk popkornu. Vai. Škobe. Un pasmaidi kamerai. Tas ir forši. Piestājām, mēs te šitien. Mamma un Jāni pērk... Kaut ko viņi pērk. Viņi pērk kaut kādu mājas vīnu vai kaut ko. Viņi tur un kaut kādus augļus. Atšāva vaļā burku. Kurā bija nauda. Lai varētu iepirkties, tāpēc, ka tur tikai cash. Un mēs... viņi skatīsies Cars vāģus, skatīsies vāģus uz DVD. Erlons skatās PJ Masks. Čau! PJ Pest. Pamai, čau! PJ Pest. PJ Pest. Masks. Hello! Mēs esam Serbijā, mēs palikām kempingā, kur pat ir duša. Es tikko biju. Es arī biju dušā, man ļoti patika. Es izmazgāju matus, reku šitā viņa arī izskatās, tā ir tolota. Tā var pasēdēt. Ir mūsu kempers. Tur tālāk varēja futbolu paspēlēt šitie divi mošķi. Eka gusts. Kaut kā tā. Tagad uzskatām, mēs brauksim uz Bosniju. Jā, mēs brauksim uz Bosniju. Mums vispār patādīšu, reku tas kempers. Tur tālāk ir kaut kādas pīlītes, ir kaut kāds oāze, es nezinu, kas tas tāds ir. Strautiņš tur tālāk aiziet, un tā kā viņš kļūst par tādu dīķi, un tur ir visi kaut kādi putni. Un ir vēl mazs, tā kā, nesaka krātiņš, saka, varbūt arī saka krātiņš, kur ir putns, kaut kāds papagaļu tipīgais, bet ne tāds liels, bet tāds maziņš. Un re, kur ir skats. Šis ir skaisti. Šādi izskatās Serbijas lauka, paldies jums. Noteikti šeit nav izteikti lauka, bet tā ir. Hello! Cik ir pulksti? Ejam uz bobsleja trasi. Kāpēc mēs ejam uz slavenais bobslejs? Zintis Ekmanis. Es 4. gadā iegūt šo vietu. Un 4. ķipos. Jānis. Aha. Jā, vispār mēs esam Bosnijā. Un ir kaut kādi 5 vakara. Labi, cik jauki. Visu šo laiku braucām. Ļoti jauki. O, redz, ka to. Ka jauki. Labi, jā. Jā, sure. Es tev brauksim ar vienu no šitajiem. Izbaudītu līdz galam skatu un tā. Jā, bobslēja trasa vispār vienkārši sajūtām bija. Redzējām, bikīt. Un tas ir viss. Tu raudās, bet jūs gribēji, tu gribēji. Saka, man teici, es gribu braukt. Un tu, jā, tu esi Sēdi, būs ātrums. Nedaudz Sākam būs Nepagaid, tak man ir Ieslēgsies ātrums. Neredz viņam ātri. Jā, mēs te, kamēr sākumā ātrdievs. Bella la capilla. Oh, si non vedo la capilla in magazzino. Mēs varējām braukt ar šitādu, bet mēs ar šitādu. Labi, tā. Jānis, kā tu jūties? Bais. Tev nepatika? Nezinu, kā es jūtos. Jā, Es netik bais. Man nepatika. Bija viņam bērni. Mums tur brīdina par to, ka te ir zog. Palaidām, jā. Sāgļi mani nozas, mani kidnāpos, mani aizst.
Kaut kā tā. Jāni palaidām atpakaļ augšā. Viņš viens pats brauc atpakaļ. Bakaļ mašīnai. Un tad un mēs ejam uz Vecpilsētu. Tā ir galvenā Ziemassvētku, ne? Visticamākais. Sarajevo. Ko nokčet? To nosaukumu? Labi. Jā, jau fačāt nosaukumu. Atrodamies Sarajevo, jā. Šī ir Bosnijas galvaspilsēta, kuru mēs tagad cītīgi apskatīsim. Esam bijuši jau augšējos kalnos. Un tagad apskatīsimies arī, kas pilsētā notiek, kas ziniet. Davai. Ejam kaut kur. Kas tur ir? Džini. Kāda džini? Džini. Sapratu. Neskurs tie dod vēlēt. Es īsti nezinu, kur mēs atrodamies, kurš bija te tā kā šausmīgi daudz viss kaut kas. Tas ir viena. Varbūt kaut kas jānopērk, ne? Esam suvenīru upuri, suvenīru veikaliņu upuri, diemžēl. Nekad nevaru neiet iekšā, ziniet. Čau, Augusti. Nē? Ok. Esam kempingā kaut kādā Bosnijā. Bosnija un Hercegovina. Hercegovina, es redzu atvainojos. Es redzu atvainojos, kas nepasaka pilnā vārdu. Paldies. Mēs braucam, Gusti. Mēs braucam. Mēs braucam, mēs braucam, mēs braucam, mēs braucam. Mēs braucam. Čau, Gusti! Nē? Ok. Cik ārā grāda? 38? No kur mēs ejam? Uz tiltu. Likt iekšā. Jā, uz kaut kādu tiltu mēs ejam. What? Kaut kāda statuja, kaut kāda vīrieta. Čau. Es esmu šokā. Cik mēs samaksājām 15 eiro. par stundu? Ieizmaksa. Mamma tikko aprēķināja savos aprēķinos. Tā ir ieizmaksa. Mēs esam īsti gudri. Nu jā, pa tiltu nebūs jāmaksā. Ar kuru mēs ejam? Mēs apstāmies skatus. Te ir kaut kāda jūriņa. Jūriņa upīte. Jūriņa. Atradām tiltu. Pazaudējām. Mēs kaut ko anēra, ka viņi ir. Hello! Tas esam. Ui, pagāpiens uz motu. Tik šausmīgi karsts. Sēžam un gaidām Jāni, jo viņš aizgāja pakaļ mašīnai, Gusti sēda saldējumu. Gusti, kā tu jūties? Labi? Ir karsti, vai ne? Šausmīgi karsti. Man liekas, ka tā. Es vienā brīdī stāvēju un es domāju, ka tā kā es iekāpšu kemperī, man vai nu būs saules dūrens, vai nu es būšu nodegus, vai arī apreizē. Tā kā tad redzēs, kā būs. Braucam uz nākamo apskates objektu. Un viņš šā loka. Drēbes. Pēc tam saprāt. Kur mēs esam pie ūdenskritumiem? Mēs esam pie ūdenskritumiem. Ar tiem jaunu krakli un šortu parādat savu stilu. Pagaidiet uz otru pusi, lai redz. Bomba! Hello! Tikām iekšā. Labējiem tālāk. Iesim lejā. Šis mūsu galvenais stāsts, sapratu. Vēl gabals jāiet. Oh my Jesus.
Gūs! Visi aizgāja uz veikalu, man nav spēka nekur doties, tāpēc es sēžu kemperī. Šausmīgi karsts, man liekas, ka esmu nosvīdusi vairāk nekā esmu ūdeni šodien izdzērusi. Un es esmu diezgan daudz šodien ūdeni dzērusi. Tā for preferences, ja. Mēs tagad uz Horvātiju braucam. Kaut kas arī tur esot jāredz. Un tad mēs liksimies uz ausu kaut kur. Un tad šāds plāns. Šodien iegāju dušā vispār nav tāds sajūta, paklausieties. Tas ir vienkārši crazy. Kā var būt tik karsts? Vienā brīdī bija 42 grādi. Tas nav normāli. Tas reāli nav normāli. Hello! 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 Vai kaut kāds šitie karatē. Viņi skrēja pa ceļu un ieleca iekšā. Vispār, jā, es rīt vispār izpētīšu rajonu. Mēs esam Horvātijā. Cik ilgi mēs meklējam, cik kempingos mēs bijām, pirms mēs nokļuvām tur, kur mēs esam? Kādos 3? 3. Jā. Nu, kaut kā tā paēdām tikko. Jā, Dievs. Tur kaut kāds hot air balloon. Absolūti neko neredzu. Bet okei. Bijām tikko. Nopeldējāmies jūrā. Mēs esam Horvātijā vispār. Es nezinu, vai es to teicu. Lūk, šādā skatā. Un tagad ejam atpakaļ. Un es iešu dušā, un mēs sataisīsimies, un tad mēs brauksim projām. Uz Dubrovnikiem. Man liekas, ka tā pasveicās. Jā. Esam kaut kādā pitstopā. Wow, cik zils ūdens. Dievs! Jā. Kur mēs esam, Janci? Nē? Kur mēs esam? Es nezinu. Ok. Mēs esam Dubrovnikos, Horvātijā. Apskatīsim pilsētu. Nu, vai kaut ko. Es īsti neesmu iebraukusi, ko mēs skatīsimies, bet kaut ko mēs skatīsimies šeit, jo šīs ir pop pilsēta, kur būt. Tā teica kaut kādā vienā grāmatā. What's up? Yeah. Yeah. Okay. Hello. Čau, pasmēj. Mēs esam klāt. Kā tu jūties autobusā? Ko? Kā tu jūties autobusā? Vispār nav runātīgs. Mēs esam Old Town. Old Town. Hello. Es nopirku cepuri. Gaidām. Brauksim atpakaļ uz kemperi. Arī ir autobusu laikam. Nopirku cepuri. Es nezinu, es tev teicu. Kaut kā tā. Braucam atpakaļ uz kemperi. Saka čau, puiši. Čau. Hello. Čau. Kur mēs esam? Esam Amerikā. Minīte beigusies, lūdzu iedodiet. Ok, labi. Lūdzu. Kur mēs esam? Minīte ir apakaļ. Rīgā. Kādā Rīgā esam? Melnkalnē. Melnkalnē. Ar šādu skatu iedomājieties. Atkal kā katru vakaru. Klausās grūta dzīve. Ja tu tā nopūties, tā it kā tā būtu šausmīga problēma dzīvē. Tā it kā tev stulbais saules. Nē, es pieredzis katru dienu pa 3-4 maliem izdarīt. Jā.
Bet tad, kad tev bija pa īsi, tad tu sūdzējies. Es nevaru iet. Kāpēc viņš skrien tik ātri? Uz šito te. Mums vēl pie paša ūdens. Hello! Mēs esam Monkalnā kaut kādā pludmalē. Īsti nezinu, kur mēs vienkārši braucām, un tad mēs braucām vēl, un tad mēs braucām vēl, un tad mēs apmetām riņķi, un mēs šeit atapāmies kaut kā tā. Wow! Baigi grūtējās klausēties, es ēdu persiku. Kā tev iet? Kā tu jūties pēc šajā pludmalē? Veldenīgi. Esmu sagrābusies tik daudz akmeņus. Tā kā viņi izžūst, viņi visi paliek neglīti, bet ūdens, tā kā viņi ir slapti, tad viņi visi ir smukti. Nevar saprast, ko man vēl akmeņi. Man pēdējais video ir, ka mēs braucam kemperī. Un mēs vēl nebijām Albānijā. Mēs esam Albānijā. Mēs esam kempingā. Un mēs tulīt dodamies kaut kur kaut ko. Kaut kur redzēt. Tālāk skatīties. Albāniju apskatīt. Apskatīt Albāniju, un tad mēs braucam uz Kosovu. Un mēs šodien iebrauksim Kosovā. Tā vajadzētu būt. It kā vajadzētu iebraukt Kosovā. Vakar naktī bija šausmīgi karsts. Plus 33 grādi. Arā bija 33, vienā brīdī man ārējās 36, un man likās, kā var nakts vidū būt tik karsts. 36 naktī? Jā. Un tad es izdomāju to, ka es gulēšu ārā, vat šitien. Un es nesu matraci. Es jau biju sāku kārtoties, gulēt, un tad uzlicu vietas sienās. Man likās labi ar sienāžām, es varu sadzīvot. Tad parādījās kaut kādas vaboles, kuras es visu laiku tā spēru nost. Un es viņas spēru un visu. Bet viņas visas nāk atpakaļ, un viņas nāk vairāk nekā viņas bija pirms tam. Un tā katru sekundi. Un tajā brīdī Jānis ir kaut kur pazudis. Man likās, ka viņš aizgāja peldēt, es aizgāju pie ūdens, viņa tur nav. Es domāju, bļāviens, no kur viņš ir palicis, visi jau guļ. Veselu piedzīvoju. Es redzu, ka viņš nāk, viņš esot bijis dušās. Viņam saka to, ka es negulēšu vairāk ārā. Viņam tāds, no ko man darīt. Man tāds matraci var likt vienkārši iekšā. Tā kā es gulēju. Kur mēs telefons? Vot šiten. Uz muguras tikai. Es nevarēju baigi izpausties gulēšanas pauzās. Tur nebija tik ļoti jauki. Bet es diezgan labi gulēju. Jā, nofočēt kāds granātābols. Kāds granātābols? Mēs nevaram nočert kādu granātābolu. Viņš nenogatavosies. Domāju, viņi jau ir diezgan zaļi. Labi. Kas tie ir nesudis? Man vēl! Es īsti nezinu, kur mēs ejam. Un kur mēs atrodamies. Es zinu tikai to, ka Albānijā kaut kur dzīvo. Bet mēs šausmīgi karsts. Kārtējo reizi. Kad nav karsts, tas gadīgi. Tā bija jautājums izteiks. O, skatāmies. Kaut kā šitā. Kaut kā šitā. Nē, nu, skaisti jau skaisti. Es tikai nezinu, kāpēc ārā ko var izlasīt. Taču visur ir sūdi. Šī ir ļoti kārtīga vieta. Nu, tā ir tām ārpus Eiropas Savienības valstīm. Man liekas, ka šī ir viena no nabadzīgākajām valstīm. Jā? Vai tā Kosova? Nē, man liekas, Kosova varētu būt. Varēja gludāku. Šis laikam ir tas mūsu apskats objekts. Es tā arī neizlasīju, kāpēc viņš ir īpašs. Bet viņš ir kaut kāds austrumiskais. Mamma teica Turki. Ka šitas ir kaut kāds turku. Kaut kas. Es nezinu, vai darinājums, vai stils, vai sponsors, vai kas viņš ir. Bet ar turkiem tur ir kaut kāds sakars. Liekuši tie divi mošķi. Apstājāmies kaut kur ceļa malā, paēst. Oi, nelaimīgs puisis. Nē, nebūs paklusojas filmējums tieši acu priekšā. Māma fotografēs vai mani?
Es varu. Ortopēdisks. Tā. Pagaidi. Tā nedara. Labi, jebkurā gadījumā. Atkal video ir. Jā, ir video. Ieslēgts. Mēs apbraucām ēst. Mēs apbraucām. Mulārī. Es kodu. Ļoti skaisti Mīlīgi. salīdzinot ar visiem citiem krodziņiem. Jā. Pārējās pizzertos. Kādi citi krodziņi, ko jūs redzējāt? Bet pilns ceļmalā bija. Ceļmalā, bet visi Katrā tādi mājā izstās gandrīz. dzerviņos. Nu. Vai tu krovos nedzer, vai tā nav tā, tāpat? Nē, Ar nu tā, bērniem ka- iet ēst tur Ar negribējās. tās doma, ka tur nesan ēst, varbūt tad Vai arī iedot, tad... viņš pastīsies, kas latviski ir. Tā, to es varu piedāvāt, to. Tās no Ai, vakardienas salāti. Jā, ir viss. Sēžam zem šitādi. Dabūjām savu ēdienu. Wow! Wow! Labi. Nesmējies par mani. Mums arī īsi! Saki čau. Čau, našu Ko? vakara dzērienu. Es atvainojos, jā. Es atnesīšu. Jā, mēs esam Kosovā. Čau, puiši, kā jums iet? Superi. Mēs esam Kosovā. Kādā ļoti stilīgā kempingā. Un... Jā, kaut kā tā. Redzau? Braucam tajā kempingā. Erlēns ir dusmīgs par kaut ko. Jā. Un mēs no rīta pamodāmies, un viņš tā kā tas vācu, tas kemperi īpašnieks, viņš ķipa pasaka tā kā, viņš kaut ko runāja vāciski, jā, un es viņu nesapratu, un viņš man saka broten vai kaut kā, viņš tur pateica, jā, un es viņu skatās, un man teica, what the fuck, tā kā es neko nesaprotu, jā. Un mēs 7 o'clock, un tad es sapratu, ķipa, ka viņš, un viņš vēl tā, un man ķipa tāds, ķipa, breakfast, un viņam tāds, yeah, I will bring you some bread or something, un mēs no rīta pamodāmies, un tā kā neviens nepiecēlās 7 no rīta. Mēs no rīta pamodāmies, un mums bija uz kaut krēsla vai galda atstāts tādas maizītes garšīgās. Tāds mīļums reāli. Un mēs par to ķipa maksājam, bet man liekas, ka mēs maksājam mazāk nekā mums vajadzētu par tādu attieksmi, kādu mums pasniedz. Ir ļoti labs tolats vispārībā. Tas ir bomba. Anyways, tūlīt brauksim un skatīsimies Prištenu, man liekas, ka tā to pilsētu sauc Kosovā. Kaut kā tā. Šis ir mūsu skats. Naktī bija smukāks, teikšu, kā ir. Bet, nu, Tādā migliņā visi. jā. Albānijā jau sākās. Pirms tam bija diezgan tāds skaidrs. No Albānijas jau tā nebija. Uz tīrzulis. Mēs esam vienīgie. Tā parasti. Bet, nu, mēs arī vienmēr esam pēdējie, kas pamet. Pēdējie atbraucam, pēdējie aizbraucam. Kur mēs esam? Ko lūdzu? Kur mēs esam? Es jau zinu, kur mēs esam. Es neatceros, kā sauc pilsētu Prištena. Nē, Prištena nav. Prizrenā. Prizrena? Jā. Prištena ir valsts. Ok, labi, es nezinu šo greizi. Nē, kaut kāda kultūras pilsēta. Wow. Reku centrs laikam. Šis acis ir Turciju. Es dabūju saldējumu. Šausmīgi karsts. Šausmīgi lēni ejam. Wow. Tas gan neizstās droši. Un tas arī nē. Un tad tālāk arī nē. Bet nu ir kaļi. Pusdienu. Es saku čau, Kustī. Nē. Okay. Pārēdīsies. Mēs esam zemē Maķedonijā. Vispār, vai ne? Jā. Kas mēs jau vairs nezinām. Tu par...
Nē, mēs esam. Es viņam jautāju, vai viņš zina, kur viņš atrodas, bet viņš nezina līdz galam. Wow! O, kur mēs esam? Ohrida? Jā. Daudz galvas. Tu gribētu, Janci, lai tavu galvu uztaisa par pieminekli šitādu? Nē. Kāpēc nē? Ka viņš laikam nezinu. Es gan gribētu, lai man uzstātu ar mani. Vai iela manā vārdā. Tā kā Čaka iela un tādas ielas. Es arī gribu. Jā, nu, Aleksandrs Čaks. Nezinu, kas ir Aleksandrs Čaks. Nē? Nu, labi, ļoti labi. Vai tu man mālo pazini? Es dzirdēju, bet ne. Jē, nesmaržo vispār. Man likās, ka smaržo. Vispār nesmaržo. Baigi. Tas tā kā Edža visu laiku saka, ka traki. Es ļoti traki gribu. Man tik ļoti patīk. Man liekas, ka tas ir tik forši, ka tā saka. Es tik traki gribu. Wow! Wow! 2 futbolisti iet. Ai, cik jauki jūs esat. Ai, varbūt arī nē. Ups. Domāju, ka viņi ir Būs pagaidi. Normāli, tiešās. Kur ir vēl tie buruņu rupuči? Būs. Čau neredz, bet tur tālāk bija reku vēl. Kur? Reku vēl viens. Esam kaut kur augšā cietoksnī. Ohidras cietoksnī. Bija ļoti grūti saprasties ar sievieti, kas mums pārļauj biedz. Mēs viņai sakām, ka mums ir 2-gadīgs bērns, un viņa skatās. Edža dabūja ķēdi. 1 children, 2 children. Un es Edža saku, dabūja ķēdi. no, 3. Bet vienam ir 2. Un Edža dabūja ķēdi. Edža dabūja ķēdi, Edža parāda savu ķēdi. Jā. Jā, jūs vajag tur aiziet. Nu, nē, nu ko mēs tur darīsim? Jā. Kāds skats. Bet izstāst tur arī var. Jē. Ejam, lejā bijām ar mammu vēl kaut kādā baznīcā. Hello! Thank you. Jā. Pagā. Mums ir 2 gadi. 3, 2. Nu, kaut kā tā. Vot. Reku ņem no šeit. Tak. Čo tas ir? Tā kaut kā. Čau, Jāni. Čau, mama. Mēs joprojām esam Ziemeļmaķedonijā. Bet pēc cik tās ar. Mums te patīk, te ir ļoti jauks skats. Nu, ne šitais, bet vispārēji dzīvi. Pasmēr šo. Kaut kā tā. Esam iegājuši atpakaļ savā laika joslā. Mēs pārlaucam stundas priekšu un mēs pie jūras. Wow! Kaut kā tā kempingā. Labā. Kāds kalns, kāds skats. Jā. Kā tu jūties? Nezinu. Kā tu jūties, Jan? Atnācām paēst. Kaut kam jau ir ko ēst, man nav. Kaut kā tā. Nofočēs arī manu. Es tagad negribu aizmirst. Nefočēšu. Nē, Lēna, katrā ziņā tēta nofočēšu. Čau. Nu, Jāni, kā tu novērtētu ēdienu? Garšīgs, bet viņš pa maz. Jā, man tieši bija Personīgi man. Nu, man pa maz, jā. Es saku, ka Bauskas tavērna. Bauskas tavērnā. Tavērna jau. Barva neadekvāti. Cilvēkam nevajag daudz ēst. Nu, daudz
daudz nu, daudz kā tur ir lielākas porcijas, bet ne, te viss nav cepur nost, viss kārtībā. Jā. Man gan bija diezgan ok, ir tīpaši mammas salātiem. Mani salāti bija ideāli. Un tev pietika, vai ne? Man viss pietika. Pagaidies. Nevajadzēja tik daudz, cik ir bija glāzē. Jā, es tāpēc Pagaidies. otru līgu. Teicu, tev paņem šobrīd. Jā, man bija ļoti garšīgi, man viss ļoti garšoja, man salāti ļoti garšoja. Zini, man ka vēl tev kaut kas ļoti garšoja. seju neredz. Man viss ļoti garšoja. Es slēgtā tur ticu, ka visos Kāpēc tu neliec priekšējo kameru? Tāpēc, ka tā, kad apmeta, pazūd kaut kādā brīdī skaņa un sazinu, kurā brīdī tas ir un kaut kā tā. Nē, man viss ļoti patika, bija ļoti forši. Apkalpošana, viņi visi bija ļoti priecīgi, tādi, jauki. Jā. Jā, viņi zina. Nezinu. Tā caurēja. Šo tu filmē? Jā. Jā, bija ļoti garšīgi. Līmenī. Jā. Pie tā, ka mēs bijām tādi neapģērbti, tur skaisti un tādi tādi ar bērniem rukši. Jā. Viņi bija ļoti laipni. Jā. Cena bija, man liekas, ļoti ok. Priekš 6 cilvēkiem bija ļoti Jā, ar ok. visiem dzērieniem, vīniem. Un aliņiem un fantām un visiem šiem. Jā. Man kaut kas tādā piesavāk. Ilzītais skaudīs. Wow! Hello! Labrīt! Sprām esmu tajā pašā Grieķijā, un mēs vairāk iesim no Peloponēsas jūrā. Pēc maniem aprēķiniem tā ir Egejas jūra. Un tad mēs ātri sataisīsimies un brauksim kaut ko apskatīt, kaut kur ar riteņiem izbraukt. Tā es to sapratu, bet tā jau redzēs, kā būs. Kaut kā tā. Kā tu jūties? Labi. Jā. Super. Ovā. Pagaidiet. Ovā. Kas pa pilsētu? Saloniki. 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 Tā vienkārši Saloniki, man liekas, ka tā ir priekšā, bet labi. Saloniki. Pilsēta māsā. Saloniki. Mēs esam Saloniki. Grieķijā, jā, vai man neatzīst kameru izvēlēt. Vat šitā. Un brauksim ar riteņiem. Kaut ko skatīsimies. Nē, es atceros to pajolu. Baltais jonas, tas ir viens no apskats objektiem. Vispār nevar redzēt šeit. Forši. Tev jāpiet un nav. Jā. Un tu esi redzējis to filmu? Filmu? Šitās tornis. Karības jūras pirātu kuģīši. Man liekas, ka abi divi, ne? Visticamākais. Esam kaut kur pie robežas un tagad laikam mēdīsim. Kā tas izskatās? Hello! Nu, vai labi. Čau! Kaut kā tā. Čau! Čau! Nezinu, kāds mums pēdējais ir, bet mēs esam nobraukuši 4 stundas. 4. 3,40. Nu labi, 3,50. Bet vairāk taču ne. Nu jā. Nu tās 10 minūtes noteikti no svara. Reko kalns un mēs skatīsimies. Mēs kaut kādas klintis skatīsimies, tā es sapratu. Bulgārijas viens no dabas brīnumiem. Jā. Jā, jo mēs esam Bulgārijā, es nezinu, vai tālu arī ir. Iekļuvām iekšā, kur ir tās klintis. Mamma ir Toltē Jānis. Ar Erlandes, nezinu. Skats no. Te ir tik vējains. Bet tik viegli var pārlikt pāri. Kā man to žogu? Kaut kā lūk šādi. Wow! Uzkāpām augšā. Reku skati kādi fenomenāli. Es izmēdz, kas mums vēl šeit ir. Pilnīgi nav nodrošināts nekas. Bet nu kaut kā
Kaut kā iedzīvojies. Cik smuki man. Cik smuki. Hello! Es ļoti, man jau ir apnicis filmēties. Pēdējais bija, ka mēs bijām Bulgārijā, mēs esam Rumānijā, mēs tikko redzējām, Mēs tikko redzējām lāčus. 4 lāčus, jo mēs braucam pa ceļu, kur ir ļoti daudz lāči. Un viņi vienkārši tā ir kliņš, tā kā kliņas reāli. Un Jā. viņi Mēs vienkārši redzējām pa 3 ceļa malu vienkārši. Parādi, Gustī, kas tu ko tu izdarīji? Kā tev lētas patīk? Jā, vienīgais, kas Tur mums bija ir piekodināts. riteņbraucēji. Tur bija riteņbraucēji, kur bija baigi drosmīgi. Brauca garām tiem lāčiem. Tas, kas mums ir bijis piekodināts no mammas puses, ir to, ka mēs nedrīkstam taisīt selfijas ar lāčiem. Tāpēc, ka esot kaut kāds itālis bijis. Kurš gribēja selfiju ar lāci. Jā, kurš gribēja selfiju ar lāci, un viņš izdomāja viņu pabarot, un tad tas lācis viņu apēda vai nogalināja, vai arī abus, ja. Un tāpēc mēs nedrīkstam barot lāčus tādās. Un taisīt selfijas ar viņiem. No to itāli. Kāda jums vēl tā No to itāli, kur apēda lācis. Kaut kā tā. Reku lācis. Kas tas tāds ir? Kā motociklists ir pilnīgā klajā. Šis rītīgi. Nāc ciemos. Naču! Gus strāda. Naču, leci! Viņam apnika visi šitie apskati. Ka visi uz viņu skatās. Sveicināti! Mēs esam pilsētā, kuru es atradu. Sibiu pilsēta. Sibiu. Kaut kādā parciņā ļoti ilgi meklējām, kur nopirkoties. Mamma teica, ka viņa jau domāja vienā brīdī. Mēs visi braucam projām. Atstarpīga. Bet te mēs esam ar atpust. Jā, mēs vienkārši esam. Ko viņi uz mani skatās. Un šitie gan skatās, šitiem var redzēt, tur arī uz mani skatās. Nu, ne tieši uz mani. Dārgā lieta, lai sāpētu. Tur jāda? Vai tur? O! Skatās. Baisākais ir tur, kur ir 2 acis. Šiko nepēdi? Jā. Esam skatīties baznīcu, kur vairāk nevar redzēt no šī skata. Bet reku statuja. Obā. Atkal uz mani skatās. Ne, tā tīna ko pilsēta. Priekšā ir. Wow! Šis mans pirmais un vienīgais video. Man visticamākais, jo ir jau kaut kādā 8 vakarā. Bet mēs... Aurā! Bet mēs vakar aizbraucām. Nu, nē, mēs esam vīrs. Bet mēs vakar nokļuvām līdz Ungārijai, un šodien mēs esam paspējuši izbraukt caur Slovākijā, un mēs pašvīd esam Polijā, kaut kādā pilsētiņā, un mēs paēdām, un tagad mēs kāpsim, un mēs brauksim tālāk, un es ceru, ka kaut kur pie Varšavas. Kad es pamodīšos, un būs jau mājas. Es pamodīšos, un es pēkšņi... Nebūs. Pēkšņi būsim pie ūdens. Pie ūdens, mēs vienmēr esam pie ūdens. Vienmēr neesam, bet centos. Šāda pilsēta, tā ir ļoti jauka pilsētiņa. Ļoti jauka kafejnīciņa. Restorāns, es nezinu. Es domāju, kāpēc šeit ir ceļojums uz Karnīzīm? Augšā. Jo te Lai kāds... putni nekāptu. Nekāptu uz palots. Tas ir legāli. Es nezinu, vai tas tā ir. Es tā domāju. Iespējams. Jā. Bet tā kaut kā tā. Tā kā čau. Tieks varbūt rīt. Varbūt arī nē. Oi, bams. Labi, tā. Šis ir snovākais pēdējais video, kur mēs esam.
Kalvārija. Lietuvā. Kalvārija, Lietuvā. Es iedošu savu subjektīvo viedokli. Mans top 3 vietas, valstis, nenoteiktā secībā Kāpēc? būtu Rumānija, Ziemeļmaķedonija un Bosnija un Hercegovina. Manis arī. Jā. Bet man nav tā kā pirmā, otrā, trešā vieta. Man vienkārši ir. Kādas tev ir top 3? Man pirmā ir Ziemeļmaķedonija, otrā man ir Bosnija un trešā man ir Rumānija. Super. Jants Saldomā. Top 3. Numur 3 ir Bosnija. Numur 2 Serbija. Un numur 1 Damro. Tev jāatrāk. Rumānija. Ok. Tev bija kāds viedoklis? Skaidrs, kā teikt, numur 1 Rumānija, numur 2 Serbija un numur 3 Bosnija. Ok. Jā, es nesaucu nekādas pirmās, otrās, trešās vietas, tāpēc, ka es nedaudz Viennozīmīgi šādi. uzvarēja Rumānija. Uzvarēja Rumānija. Jā. Un tas ir viss. Labi, čau.